Man ikdienā daudz klienti uzdod jautājumu, kas ir mākslīgais intelekts, kā to lietot, kā iegūt produktivitāti. Jo skaidrs, ka visi ir lasījuši ziņas, un tagad mums visiem ir sajūta, ka pasaule mainās. Bet realitāte, ka pasaule tik tiešām mainās. Un mums ir nepieciešams saprast, kā izmantot jaunākos rīkus, protams, un iegūt arī jaunas zināšanas. Mani sauc Edvīns Elferts, es esmu tehniskās komandas vadītājs ar ilgadēju starptautisku pieredzi. Mācu gan studentus augstskolās programmēt, gan Python, gan SQL programmēšanas valodas un arī citas. Gan arī darbojos ar dažāda lielāku, mazāka izmēra uzņēmumu vadītājiem un arī mācu pamatā par tehnoloģijām un mākslīgo intelektu. Un tie jautājumi visdažādākie. Tie var būt saistīti, vai es kā finanšu analītiķis arī varu izmantot dažādu veidu rīkus savas produktivitātes iegūšanai. Vai es kā ražošanas uzņēmums arī no tā varu iegūt, vai es kā mazumtirdzniecības uzņēmums no tā varu iegūt, ja es esmu maziņš pavisam uzņēmums ar pāris darbiniekiem, vai arī tur man ir manā darbā jomā arī ir noderīgs mākslīgais intelekts. Ja tu esi dzirdējis par mākslīgo intelektu un gribi mazliet vairāk saprast, kas tas ir, iegūt pamatprasmes un zināšanas, lai sāktu to efektīvi izmantot ikdienā, tad noteikti mākslīgā intelekta praktiskā darbnīca ir priekš tevis. Ja tu jau ar mākslīgo intelektu draudzējies pēdējos 10 gadus un gribi uzzināt kaut ko padziļināt, tad, protams, mums arī ir iespēja nodrošināt kaut ko priekš tevis un uztaisīt specializētu programmu. Tā kā droši piesakies un nāc un mācies!